Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc Pepas Cūciņas māja atrodas kalna galā, it kā tā būtu Drakulas pils? Ak, cik biedējoši, es eju prom! Vai arī kāpēc iekšpusē tā izskatās pēc bezgalīgas savru mājas? Nu, draugi, šie ir daži no noslēpumiem par Pepas Cūciņas māju. Bet palieciet, ja vēlaties atklāt pašus prātu mulsinošākos. Ja jūs to nezinājāt, 2023. gadā kāds, kam nebija daudz ko darīt, atrada māju lauka vidū, kas pārāk ļoti atgādināja Pepas Cūciņas māju. Uz mirkli šī persona domāja, ka ir apēdus pārāk daudz Mario sēņu, bet tad saprata, ka tā burtiski ir Pepas Cūciņas māja reālajā dzīvē. Tai bija klasiskais sarkanais jumts, 3 stūrveida forma un, protams, tā atradās kalna vidū, jo acīm redzot, tas ir Cūciņa iecienītākais vieta. Un jūs jau zināt, kādi mēs esam. Pēc tam daudzi sāka domāt, ja jau Pepas Cūciņas māja pastāv reālajā dzīvē, kas vēl no tās pasaules? Izrādās, ka arī tas pastāv. Un tad, draudziņi, mēs sākām uzvesties kā atkarīgie no Coca-Cola, meklējot, kas vēl varētu būt īsts. Jo sākumā viss izskatās ļoti nevainīgi. Tā ir Pepa Cūciņa, Mama Cūciņa, Džordžs ar savu tēti, kurš izskatās, ka tūlīt dabūs infarktu kāpjot kalnā, un jā. Bet kāpēc ārpusē Pepas māja izskatās pēc pavisam pieticīgas mājiņas? Te knapi pietiek vietas vienai gultai un blenderim. Bet iekšpusē ir viesistaba, virtuve, ēdamistaba, kāpnes uz bezgalību un vēl tālāk. Un vēl paliek vieta, lai tētis Cūciņš varētu piezemēties ar seju. Nē, tas ir pilnīgi dīvaini. Kā viņi to izdarīja? Kāpēc mana māja nav tāda, draugs? Vai to uzbūvēja doktors Strange? Jo tu redzi māju no ārpuses, un pat Džordžs ar savu dinozauru tur neietilptu. Un tas vēl nav pats dīvainākais, jo vienā sērijā Mama Cūciņa piemin kaut ko pilnīgi negaidītu. Viņa saka, ka pagrabā ir lukturītis. Man šķiet, ka pagrabā ir lukturītis. Pagrabā, dari to tu? Dēls, te neviens nav tavs darbinieks. Dari pats. Pagrabs. Atkārtoju, pagrabs. Tu man saki, ka tajā mazajā mājiņā kalna galā, kas izskatās pēc šķībi salocīta 3 stūra, ir pagrabs? Kur? Zem kalna? Kalna iekšpusē? Jo tad mēs vairs nerunājam par māju. Tad tas drīzāk ir nolādēts padomju bunkurs. Ekstra liels. Mamma Pig to saka tā, it kā tas būtu normāli. It kā visām Cūciņu ģimenēm būtu pagrabs zem kalna. Nē, kundze, labāk paskaidrojiet man, lai kāds man paskaidro. Un tad pienāk vēl viena sērija, kas visu padara vēl sliktāku. Tā ar māju uz riteņiem. Ģimene iekāpj kemperī, kas no ārpuses izskatās mazs. Bet iekšpusē ir gultas, vieta, glabātuvi un viss pārējais. Tātad māja uz riteņiem arī cieš no Poppy Playtime rūpnīcas sindroma. Un Pepa nebaidās. Tad kāda veida britu burvestība šī ir? Un pats trakākais ir tas, ka Pepa saka, ka tā izskatās kā viņas māja. Māja uz riteņiem ir kā mūsu mājiņa. Cik smieklīgi! Un viņa jau dzīvo mājā, kas katru dienu pārkāpj fizikas likumus. Pepai ieiet neiespējamā telpā ir tāpat kā teikt jā, tāpat kā manās mājās. Varbūt tas, ko mēs redzam kalna virsotnē, ir tikai ieeja. Bet īstā māja ir zem kalna. Kalna iekšpusē cūku miljonāru versija. Jo nopietni, vai jūs varat iedomāties, cik maksā izrakt kalnu? Vai viņi to darīja ar lidojošām mašīnām vai kā? Šis ir vienīgais veids, kā es redzu kaut kādu jēgu tam pagrabam. Tātad Pepas māja nav uz kalna, tā ir iebūvēta kalnā. Tas nozīmē, ka Pepai māja ir kalns, draugi. Bet paga, jo visa pilsēta arī ir ļoti dīvaina. Vai esat pamanījuši, ka gandrīz visas mājas Pepas Cūciņas pasaulē ir uz kalniem? Neviens nedzīvo parastā ielā. Nav māja, kas būtu viena otrai blakus. Visi dzīvo atsevišķi, paceltās vietās, it kā pilsēta būtu izveidota kā pretcunāmi aizsardzība. Un tieši tur sākas plūdu sērija. Tajā sērijā mēs redzam, kā uznāk bibliski plūdi, un ūdens ceļas un ceļas. Un uz mirkli šķiet, ka viss saplūdīs, bet ūdens nekad nesasniedz Pepas māju, jo tā ir pārāk augstu. Un ne tikai Pepas māja, arī pārējās it kā labi. Pravietis būtu paredzējis, ka kādā brīdī šī pilsēta aplūdīs. Un tad parādās vēl kas aizdomīgāks – pilsētas nosaukums.
Jo šo vietu nesauc piemēram par Cūkas muižu vai Samkočinitas nostūri. Nē, to sauc par Pepas pilsētu. Ko? Atvainojiet? Kāpēc vesels ciemats ir nosaukts 4 gadus vecas trakās meitenes vārdā? Iedomājies, ja tava pilsēta sauktos Kevinlandija. Kā jums klājas? Mēs esam šeit Kevinlandija sērijā. Brandonopolis, kas pie velna draugs? Tātad jautājums ir, kāpēc Pepa ir tik svarīga, un te viss kļūst vēl dīvaināk? Jo Pepa neuzvedās kā parasta meitene. Pepa dod pavēles, labo pieaugušos un uzskata sevi par šīs vietas diktatori. Un pats sliktākais ir tas, ka visi viņai klausa. Ir arī viena sērija, kur viņa satiek Anglijas karalieni un sveicina viņu jau tā, it kā nekas nebūtu. It kā viņas jau gadiem būtu draudzenes. Pepa pienāk pie karalienes, un būtībā viņai saka, jūs arī lecat dubļu peļķē? Nē. Viņa nevar apiet dubļu peļķi. Viņai ir jāielec tajā. Apstājieties! Viņai jāvelkā savi zābaki. Un karaliene viņu klausās. Brāk, iedomājies, tev ir 4 gadi, un tu dod norādījumus Lielbritānijas monarhijai. Un lai arī kā būtu, karaliene nesadusmojas, viņa vienkārši paklausa. Tā tad ir 2 varianti. Vai nu karaliene bija pazemīgā režīmā, vai arī Pepa ir tāds status, kuru mēs nesaprotam. Sveiki, puiši un meitenes! Mēs esam manā intro! 3. Varbūt viņa ģimene dibināja ciematu. Ak, tas jau ir diezgan dīvaini, draugi. Un ar to man rodas nākamais jautājums. Kas notika Peppa Pig ciematā, lai viņi izlēmtu dzīvot mākoņos? Vai jūs domājat, ka notika katastrofāls plūds un tāpēc nolēma izvietot savas mājas pašā pakalna augšā? Jo, ja paskatās tuvāk, ciemata dizains un tā izvietojums šķiet diezgan stratēģisks. Kalna virsotnē. Es nedomāju, ka plēsēji tur nonāks. Pat plūdi nespēja sasniegt nevienu māju. Tātad šķiet, ka visi šie sivēni jau bija pieredzējuši, un tāpēc visas mājas ir tādas. Iespējams, tieši Cūku ģimenes senči to ieteica, un šī iemesla dēļ par godu Cūku ģimenei ciematu nosauca šādā vārdā. Ne jau tikai tāpēc, ka Pepa uzskata sevi par ciemata varano karalieni, un šie būtu loģiski izskaidrojumi šiem noslēpumiem. To gan es nekādu nevaru izskaidrot, cik milzīgas mājas ir no iekšpuses. Tāpēc sakiet man, vai jūs vēlētos redzēt, cik liela ir Cūciņas Pepas māja reālajā dzīvē video formātā? Bet nu labi, šīs bija dažas no dīvainākajām lietām, ko atradām Cūciņas Pepas pasaulē. Atstājiet komentāros, ja jūs zināt vēl kādas citas lietas. Vai arī, ja jūs vēlētos redzēt video par visabsurdākajām kļūdām Pepas Cūciņas multfilmā, mēs lasīsim jūsu komentārus. Tiekamies video!